man ir risinājums, kā tu vari dabūt jebkādas automašīnas skaņu savam automobīlim. Un tad vēl ir šītādas visādas muļķības. Šodien es jums parādīšu tādu interesantu feature. Citiem tā liksies pilnīgs sviests, vispār kāda jēga un tā tālāk, bet tas ir normāli. Bet no otras puses šis ir vairāk tāds, teiksim, for fun. Jo idejiski, ja tev ir automašīna, pieņemsim, tur forši izskatās viss, bet viņi ir dīzels. Protams, kā mēs zinām, ja nerau ārā visu izpūtē, taisnās trūbas un tā tālāk, tu beigos skaņu nekādu nedabūs. Un ja tu izraus visu izpūtēji tur ārā, tad tev viņš pēc tam jāmaina tur, jo nevar iziet apskats un dūmainības un viss tas tālāk. Tā kā arī tādām krūtākām mašīnām, tā nav īsta opcija. Tad man ir risinājums, kā tu vari dabūt jebkādas automašīnas skaņu savam automobīlim. Tur vienalga Lamborghini vai Rams vai viss, jebkuras tās krutās skaņas V8 un turbīnas un viss tā tālāk. Un es tūlīt tev parādīšu, kā tiksim pie tādas lietas, kas īsti ir vajadzīgs, lai to izdarītu. Un, protams, arī to uzstādīsim uz manu BMW X5 G05, kurš arī ir dīzels, izskatās apfigeni kā X5M, bet neskan. Tāpēc man ir tam risinājums. Un gan jau arī kādam no jums noderēs, jo šī ir lieta, ko es sākšu izplatīt un arī uzstādīt. Pie manīm varēs šīs firmas produkts iegādāties nedaudz lētāk, kā visur citur iespējams. Un, protams, arī uzstādīšana šeit pat pie mums uz vietas. Tāpēc šodien mēģinām pirmo kaķēni jāslīcina. Šī automašīna ir bijusi pilnīgi zem ūdens. Ja jūs pērcēt automašīnu, jūs taču ziniet, ka to ir jāpārbauda ar Car Vertical. Un ja tev vēl joprojām liekas, ka nē, tad es tev tūlīt parādīšu tādu piemēru, kur ja tev būtu tik daudz naudu un tu pirkt tādu automašīnu un ieraudzītu šīs bildes, tu būtu vienkārši afigā. Tad šeit ies runa par Rolls-Royce. Jā, tādas automašīnas vienmēr maksās super daudz naudu. Un vienmēr liekas, ka viņas ir ideālas, tīras, vispār, paskatieties bildēs, vienkārši konfekti, tā ka praktiski neviens nav braucis. Bet, ja mēs pārbaudām caur Car Vertical, ko mēs ieraugam? Šī automašīna ir bijusi garažā un pilnīgi zem ūdens. Tas nozīmē, ka šai automašīnai laika gaitā radīsies ļoti daudz problēmas, jo es ticu, ka nav nomainīti pilnīgi visi vadi vai katrs moduls un tā tālāk. Tāpēc, lai tev nav jāuzķerās uz šādu veidu slīkoņiem, tad lūdzu pārbaudi to pirms tu pērc un dari to Car Vertical, kā arī izmantojot manu atlaižu kodu Perfection86, iegūs vēl 20% atlaidi. Un vēl tu vari savā īpašumā iegūt šo Cadillac. Viss, kas tev ir jādara, ir jāabonē Perfection86 YouTube kanāls. Un kad tiks sasniegt 30,000 abonementu, varbūt tu būsi tā jaunais īpašnieks. Tad tā, ķersimies klāt. Ko es te īsti jums gribu piedāvāt un šodien parādīt, arī eksperimentu pēc uzstādīt. Tad, kā jūs redzēt, tad man ir šādas divas lielas tumbas. Tādas trubas pagaidām viņas izstās nevis tumbas. Stiprinājumi katrai no viņām. Arī, protams, visi vadi. Tad šeit ir pats galvenais komps, kas visu to vadu viņiem. Un es vēl paņēmu, kā teikt, tādu pašu krutāko versiju, kurai vēl ir skaņas pastiprinātājs, jo šis būs tāds diezgan, teiksim, ļoti skaļāks, tāpēc arī viņam nāk līdz tāds crossovers, caur kuru viss tiek saslēgts. Jā, var arī izvēlēties tikai ar vienu tumbu, kas ir uzstādīta, kas arī pietiekami labi skanēs, vispār nekādas problēmas. Protams, tas ir daudz lētāk, jo šitā visa versija šī ir pat dārgākā no tām visām, bet es gribēju, lai paprovēšanas pēc, lai man ir tā, ka es saprotu, kāds ir pilns komplekts, viskrutākais un tā tālāk. Un tad no tā var iziet, saprast, vai tas ir vispār vajadzīgs, vai nav, jo pirkt vienu, pēc tam otru, tad atkal klāt. Man īstā laikam nepatīk, tāpēc es jums šoreiz parādīšu, kāds ir viss komplekts, kā viņš skanēs, kāds viss notiek. Piemetīsim tādu ātro, kā izskatās viss tas no Tora mājaslapas. Pirmā lieta, kas ir vajadzīga, pirms mēs automašīnu celsim uz pacēlāju, es gribu pateikt arī vienu, ka šo var arī mājā jebkurš uzstālēt, tur nav vajadzīgi
nekādu super krutās garažas vai kaut kādu pacēlāju, to var izdarīt arī bez pacēlāja. Šeit pa lielam ir viss iekļauts, jo varbūt vienkārši vajadzēs kaut kādas vadas piepirkt no automašīnas garumā, kas ir no priekšas līdz aizmugurē jau būs. Jo šeit pat nāk līdz tāds maziņš saspraudējs, kas ir, ko mēs pieslēgsimies pie CAN bus vada, lai šitās visas kastītes zinātu, kurā brīdī tiek gāzēts, lai var arī viņu skaņu pamainīt. Un uz stūres varēs pārslēgt opcijas, kā arī uz telefonu. To es jums bišķi vēlāk parādīšu. Jo uz telefonu ir to var uzslēgt jebkuru no tām skaņām, un arī tur visādas priklīgas skaņas. Kā arī iespējams, vēl nezinu, pat varbūt var pieslēgt savu mūziku vai kaut ko tādu. Šobrīd es baigi 100% pats nezinu, kā tas viss strādās, tā ka būs interesanti šo visu izdarīt tā pirmā reizē un saprast arī, ja tu nopērci tādu komplektu vai tu vienkārši garažā to var izdarīt. Un katram, kurš nopirks šādu komplektu, protams, kad uzreiz tiks atsūtīta, kā teikt, tas manuāls, kā ir jāuzstāda, kuri vadi tev ir vajadzīgi tieši tavai automašīnai. Šis nav tāds, kad atsūtīs un tev pašam jāmeklē. Ne, katrai automašīnai reāli būs redzams, kur vadam ir, kur jāpieslēdzās, lai tu varētu visu izdarīt. Un tad jau apakšā reāli tur ir jāizdomā, kur var pieslēgties, pieskrot tās stumbas. Manai automašīnai tas CAN bus galvenais vads atrodas šeit iekšā. Tāpēc man viņi būs tagad jāizrauj vienu kontaktu un jāpieslēdzās pie 2 vadiem, kas jau man arī kāpēc manuāli ir parādīts. Tā kā it kā nevajadzētu būt lielai problēmai. Tāpēc es noteikti pirmais pievienošos CAN busam, paņemšu vadus, aizvilkšu jau līdz aizmugurei, un tad jau es varēšu automašīnu celt augšā, sākt skatīties, kur es varu izlaist vadus caur grīdu cauri, lai varu tumbas pieslēgt, un kur pašas tās tumbas pievienot, piestiprināt un tā tālāk. Jā. Tā kā sākam, tad skatāmies, kas mums sanāks. Tad tā, kā jau man atsūtīja bildes, kur redzams, man ir jāatrod šāds connections man tur, un jāatrod 2 vadi, tādi dzeltens ar dzeltenu un melnu virsū. Un tad pie tā man ir jāpievieno šis aparātiņš, un tad jau no šitā tālāk jāvelk vadi uz aizmuguri. Un pēc viss izskatās, ka tas ir viņš. Tā, šito mēs esam dabūjuši ārā, un reku mums arī ir vadi. Tie ir šie 2 laikam, ka man ir nedaudz šeit jāatgriež vaļā, lai es varu foršāk tikt pie vadiem klāt. Tagad mums vajadzētu kaut kā tos 2 vadus dabūt šeit iekšā un saspiest. Laikam tomēr, lai būtu drošāk, es tos vadus bišķiņ tajā vietā notīrīšu uzreiz. Kaut gan varbūt arī tā vajag. Jo es teikšu godīgi, man ar vadiem, es nezinu kāpēc, bet man vispār nepatīk neko darīt. Es nezinu, kas ir, bet vienkārši kaut kādīgi liekas, ka tā nav lieta, ar ko man vajadzētu nodarboties. Tāpēc arī es ne īpaši vispār kaut ko daru šādu. Bet šī ir atkal tāda kaut kas, kā teikt, jauns priekš manīm. Nekad to neesmu darījis, tāpēc man interesē to izdarīt. Tā, laikam jau pirmais fails man ir, jo šitas tā nesaspiež kā gribētos. Un, ja godīgi ar viņš saspiestu, es noteikti neticētu, ka viņš neatnāks vaļā, jo viņš turās tā diezgan švaki, es teiktu. Tāpēc es drošības labad šito neizmantošu, bet pat taisno pie šiem pievienošu uzreiz vadus klāt, aptīšu un aizvilkšu uz aizmuguru. Un tad es zinu arī, ka braucot nekas neatdrabināsies un nekas tāds, jo noteikti turpmāk, ja vēl kāds atradīs un gribēs šādu uzstādīt, es būšu atradis kaut kāds daudz drošāks, foršāks šitāds klampis, ar ko varēs izdarīt to daudz kvalitatīvāk, jo šeit, es nezinu, varbūt tas ir priekš kādas citas automašīnas vadiem, bet šitam man kaut kā viņš īsti tā nesaspiež, kā vajadzētu. Tikai neko, bet vienmēr ir risinājums. Tad noteikti jūs uzlikšu uz timelapse, jo man te būs baigā skraidīšana iekšā ārā uz priekšu uz aizmuguru un viss šitā te ņemšanās. Tāpēc es pievienošu te priekšā tos 2 vadus, tad izdomāšu, kā viņus gar plasmasiem smuku var aizvilkt, lai nebūtu nekur, vismaz lai nekādu vadu nerēgotos nekur. Un
tad jau, kā es teicu, jāceļ mašīna augšā un jāsaprot, kur visu aizmugurē likt. Bet par to nedaudz vēlāk, kad es tikšu līdz turienei. Nākošais tagad ir, mums to galveno kompu ir jāpieslēdz pie elektrības, masas un vispārējie vadi. Apmēram tas izskatās šādi. Uzliksim tūlīt uz ekrānu jums bildi, lai parādītu, kā tas viss izskatās, jāsavieno. Tāpat arī crossovers jāpieslēdz. Tad, kad tās lietas viss būs saslēgts, tad ceļam augšā šito zilo un mēģinam atrast, caur kurien smuki izlaist vadus. Iespējams, ka kaut kāda maziņa cauruma varbūt jāizvar būs. Un pēc tam smuki jāapstrādā, lai tur neiet mitrums iekšā vai kaut kas tāds. Un tad jau jāpievieno viss šīs, kā teikt, lietiņas un šo tā kaut kur, lai viņas būtu stingri turētos, lai nebūtu nekāda iespēja, kad viņas var atskrūvēties, nokrist. Un arī jābūt daļēji ir augsto, nevar likt viņas tā kā zemāk zem buferi, lai nāk, it kā liekas varētu uzlikt tā, lai skaņa foršāk nāk ārā vai kaut kas tāds, bet ne, viņas ir jāliek aiz, un tiem pašiem galiem skaņas ir jābūt vai nu tā kā pret buferi, vai nu slīpi, jāiet, viņi nedrīkst būt uz mašīnas priekšpusi. Viss šitā informācija pilnībā nāk līdzi šim kitam, tā kā tur nebūs nekādas domstarpības, kā jāuzstāda vai kaut kas tam. Tagad pienāca tas grūtākais brīdis izdomāt, kur viņu piestiprināt, tā lai ir īstenībā ļoti stingri. Jo, ja mēs skatāmies apakšā, tās pašas stumbas, viņas arī kaut ko sver īstenībā. Skrūvēt pie šiem īsti nebūtu labi, pie izpūtei, jo tas dos viņam lieku stresu un, protams, kaut kādu vibrāciju, kaut kas tāds. Tas nozīmē, ka mums bija jāmeklē kaut kāda vieta, kur pieskrūvēt, pieņemsim šīs plāksnes. Šeit nāk arī ekstra tāda plāksne. Šo kaut kur viņu varētu pieskrūvēt. Es te visur skatījos, nevarēju izdomāt, un tad es izdomāju, kad es viņu pieskrūvēšu šeit pie tilta. Vienu galu šitā, un tad jau pēc tam skatīšos, kā tālāk to tumbu pievienot. Jo pagaidām tās ir reāli vienīgās stiprās vietas, un tieši arī šeit ir tādas kabatas, kuras varētu iestūķēt tās tumbas iekšā. Tas ir pagaidām tāds mans plāns. Es vēl nezinu, kā tas viss reālā dzīvē strādās, bet jāpaproja ir, jo vairāk īstas vietas neredzu, lai man nebūtu, jātaisa kaut kādu savu caurumu vai kaut kas. Un īstenībā es laikam atradu arī, kur vadus varēs smuki ievadīt iekšā un tad nebūs caurumu. Kur šeit var redzēt tādu, tagad oriģinālie resnie vadus paskrūvēšu vaļā un ar viņiem ielaidīšu iekšā tos dažus mazos vadiņus, ko man vajag. Tā kā viss būs čotka, nekur nekādas problēmas nebūs. Vismaz nebūs nekas liekas, kā teikt. Jā, tā kā tā, jāmēģina tad
izvilkt lielu caurumu, pieskrūvēt, un tad jau sākt kaut ko domāt. Šitas aizņem ļoti daudz laika. Ja ne, šis video izvērstos pa kādu 3-4 stundu video bezjēdzīgi. Okay, ir pienācis laiks jums parādīt, kas tad īsti tur sanāca tām fake skaņām. Uzstādīts ir, apakšā beigās viņus pieliku tā, ka, protams, šitā viņas var redzēt, ja labi grib. Bet, teikšu, kā ir, es viņus uzstādīju. No sākuma pats nevarēju saprast, vai īsti ir interesanti vai nē, jo ir jāatrod laikam tā skaņa, kas tev pašam tā kā patīk. Un, ko es ievēroju, es teicu, īstenībā jau kaut kādu nedēļu braukāju, lai saprastu, kas ko kā, lai var, kad teikt, normāli pastāstīt, nevis tur arī tikko ieraudzīju un tā. Bet, ko es idejiski ievēroju tagad, kad nenormāliskākā uzmanība ir automašīnai atkal uzreiz, jo tagad vismaz viņi izskatās tāda krūta ātra un tā tālāk. Un arī tagad viņai ir kaut kāda skaņa, jo labi, tie, kas zin, tie zin, ka tā skaņa nav īsta, jo, kā es teicu, man Liepājā ir vairākiem, kā arī man bija Audi A7 iepriekš viņa, tā bija ļoti tāda monotoma. Vienkārši skaņa kaut kāda viņa palielinās līdz kaut kādam brīdim, un tad, pieņemsim, braucot pa šosei, viņš visu laiku gaudo līdzi. Kaut kādu skaņu veido, bet viņa nav tāda tā kā dzīva. Un šeit ir pavisam savādāk. Šeit pie katra ātruma pārslēgšanas viņš nomainās, arī samazinās skaņas tonas, viss. Un braucot pa šosei, tu brauc tā kā normāla mašīna, kaut kāda skaņa ir neliela, kā jau ir arī, ja tev skaļš izpūtējis pa zināmiem apgriezieniem, skaņa normalizējās. Tāpat arī šeit ir pa šosei braucot, negribās slēgt arī ar Audi A7, kad man bija tā, ka gribējās uz šosei slēgt ārā, jo visu laiku tā dūkoņa bija nenormāliskākā. Bet tur bija tā problēma, varbūt arī, kad tumba bija ievietota bagažniekā iekšā, Audikam bija paredzēts tā. Šeit viņas ir apakšā, pavisam tā kā laukā, varbūt arī tas maina kaut ko, bet skaņa ir šitam daudz, teiksim, tāda dzīvāk. Es te izmeklējos visādas skaņas, tūlīt jums parādīšu vairākas arī, bet apstājās es pie tās, es braukāju kaut kādu laiku jau pie X6M Competition Stage 2, kas ir tā kā ar taisnām trubām, bez katalizatoriem, bez nekas, un Stage 2 čips it kā. Tās turbīņas šņākoņas, viss tajā, vēl ir kaut kāda pops and bangs nedaudz, un visas tās lietas, kas man liekas šitai automašīnai tā kā, reālāk piestāv, tuvāk reālam viņai ir. Un tad arī to es īstenībā atstājis pārējās, mums vairāk neizmantoju. Tā, tagad es mikrofonu atstāšu aizmugurē, lai var dzirdēt, kā viņš ielec īstenībā, kāda ir skaņa. Un arī, pie reizes uzgāzēšu pāris reizes, lai varētu saprast, kas ko kā. Kaut kā tā. Es nezinu, kā jums liekas tas pirmais efekts. Protams, video gan jau viņš skan pavisam savādāk, bet idejiski, ja mēs klausamies arī tādu no aizmuguras, tad reāli viņš arī skan tā kā, pieņemsim, kaut kāds X6M vai X5M, viņiem ir vienādi motori ar taisnām trubām, un vienkārši turbīnas var dzirdēt kā švilpa un skan. Tā kā jā, kaut kāda jēga laikam jau ir. Bet, vienalga tur bišķiņ tās skaņas viss, viņas nav īsti tik super reāls, bet it sevišķi, ja tu neesi ritīgi mašinās iekšā un tās mašīnas tā baigi nepazīst, tu nekad nepateiksi, ka tā nav īsti. Jā, un tūlīt arī parādīšu pāris, kādas vēl skaņas var uzlikt un ko var izdarīt. Man reku ir tagad šitā skaņa, kas ir tā, kur viņa ir. Man ir šitā. Tad viņu var izslēgt, ieslēgt. Un te arī var
paregulēt tos visādas skaļumu. Viņi arī var klusāk nolikt, skaļāk mani uz maksimumu. Nu, tad pieņemsim, arī var uzlikt šitādu. Paiesim, uzgāzēsim. Tad ir, pieņemsim, GTR skaņa ir īstenībā ļoti reāli, ja godīgi. Tad ar RS7. Viņš tā kaut kāda vispār galīgi nav. Un tad vēl ir šitādas visādas muļķības. Šitādām muļķībām vienkārši var uz ielas, nezinu, cilvēks baidīt vai kaut ko tādu. Let's go! Un tad vēl Tagad es piestiprināšu kaut kur pie mašīnas aizmugurē mikrofonu un pabrauksim pa ielu, lai jūs saprastu arī gaitā, kā viņš skan īsti, vai liekas, ka ir reāli vai nav reāli. Cerams, ar video skaņu varējāt arī saprast, kāda viņi ir. Kā jūs teicu, īsti tā kā loģiski nesapast 100%, jo tas ir fakes, iet caur kanbus vadu. Bet, vienalga, viņš rēģē tieši tāpat kā pedāls, tur viss caur to vadu iet tieši tās pašas signāli visi. Bet prikols labs, ja mašīna izskatās kaut cik un piedot viņai arī kaut kādu skaņu, kur tu vēl pie tam var mainīt tik pa laikam vai vispār izslēgt, ka tu gribi. Un visu skaļums regulēt, man liekas, ka tas ir prikulīgi, jo piestāv. Jo man Audi, kad bija arī, viņam tā skaņa piestāvēja, tāpēc, ka tas izskats visi iet it kā kopā. Bet, tas katram savs. Bet katrā gadījumā, ja kādam ir interesi par šīm ierīcēm, viņas der vidēji vairāk no 2005. 2008. gada uz augšu, kam ir jau tur kaut kāds nosacīts kanbus sistēmas iekšā jau mašinās, lai var pieslēgties. Tiem var viņas uzstādīt, ir vairāk veidi, ir ar vienu tumbu, ar divām un ar pastiprinātāju, kā man. Man ir
tās pats skaļākā, pat krūtākā sistēma, jā. Bet viņa arī pat dārgākā. Ja kādam interesē, tad droši rakstiet WhatsAppā vai Instagramā un sarunāsim arī uzstādīšanu. Būs grūti noteikt, cik maksā, jo tur ir jāpaceļ mašīna, jāsaprot, cik kurā vietā kā var pielikt, jāmetina, jāgriež vai kā. To uz vietas arī varam izrunāt ar jums, parādīt, kā jūs labāk gribiet, lai pielikt viņus, jo tur ir ļoti daudz veidi. Un tad jau, kā teikt, uz vietas arī viss sarunāsim, kas ko kā. Tā kā, jā, cerams, ka jums bija interesanti, ka vismaz šis kaut kas tāds jauns un ne bieži sastopams Latvijā. Tad vismaz, jā, droši rakstiet komentārā, ko jūs par šo visu domājat. Un, ja kādam tiešām interesē uzstādīt tādu sistēmu vai grib nopirkt, var arī nopirkt, var aizsūtīt pa taisno, jo būs caur manīm nedaudz lētāk kā pa taisno caur Toru mājaslapu. Un viss šitas ir Eiropā ar visiem nodokļiem, ar visu tā tālāk. Tā kā viss ir, kā teikt, legāli un lietojams. Labi, davai tiekamies nākamajā video. Čau!